Tautieši Vācijā iepazīstinājuši ar kokli. Tā skanot mazliet kā arfa vai cītara, nomierinoša, optimistiska un spējīga sarunāties ar cilvēku iekšējo pasauli. Šādi latviešu koklis skanējumu pēc koncerta raksturojuši klausītāji Vācijā. Daudziem tā bija pirmā sastapšanās ar šo instrumentu. Koncerta koklis burvība rīkotāji pasākumu izdošanos skaidro vienkārši, valoda mūs šķir, bet mūzika vieno. Plašāk par vāciešu iepazīšanos ar kokli stāsta latviešu.com žurnāliste Līva Karlsone. Freiburga ir gleznaina pilsēta Vācijas dienvidos. Vietējie šeit raduši bieži sastapties arī ar latvisko kultūru, jo turpat pakalnā virs pilsētas atrodas latviešu centrs Bērzaini. Šoreiz gan latvieši nokāpuši no kalna lejā uz Svētā Urbāna baznīcu vecpilsētā un līdzi atveduši Vakar Eiropas koklētāju ansambli. Koncerta nosaukums ir kokles burvība. Zinātāji, pārsvarā latvieši, bija sanākuši ļauties šai burvībai, taču otrs mērķis bija ar kokli iepazīstināt arī vāciešus. Es vienmēr stāstu sveštautībniekiem, ka kādreiz ģimenē nomira kāds cilvēks, tad ģimenes vīri sēdās ratos vai kamanās, attiecīgi brauc uz mežu, nocirta koku un no šī koka izgatavoja kokli. Un tad, kad viņi spēlēja šo kokli, tad viņiem likās, ka viņi var sazināties ar savu aizgājušo tuvinieku. Un tas ir tieši tas, kas, manuprāt, kokli padara unikālu, ka pat neprotot spēlēt bez jebkādas muzikālās izglītības. Cilvēks paņem rokā koklis un tikko viņš kaut ko jau paskrubina. Nu, tā ir mūzika, un tas ir kaut kas dievišķs. Uzrunātie vācu klausītāji atzina, koncerta rīkotāja mērķis ir sasniegts, kokles burvību viņi ir sajutuši. Koncerts man šķita ļoti skaists, ļoti nomierinošs un relaksējošs. Līdz šim kokli nekad nebiju dzirdējusi, tāpēc gribēju atnākt uz koncertu un uzzināt, kā tā skan un kā to spēlē. Koncerts bija patiešām ļoti pārsteidzošs mūsu ģimenei, jo mēs patiesībā nebijām plānojuši nākt, bet priecājos, ka trāpījāmies šeit. Tā ir priecīga un optimistiska mūzika, kā no mazas arfas. Nemirkli nebija garlaicīgi, tik daudzveidīga mūzika. Tikmēr Detlefs uz koncertu bija atceļojis speciāli no citas pilsētas, un šī viņam nebija pirmā tikšanās ar latviešu tradicionālo instrumentu. Latviešu tautas mūzika ir ļoti iespaidīga, tā rezonē ar cilvēka iekšējo pasauli. Es esmu piedalījies dziedāšanas aplī Latvijā, kur arī tika izmantots koklis. Ļoti svarīgi saglabāt šādas tradīcijas, jo tās ir mūsu saknes un sniedz atbalstu šajā nemierīgajā laikā. Puse no koncerta norisinājās baznīcas saulainajā priekšpagalmā, ļaujot unikālajam instrumentam izskanēt pavisam citādi. Tas, kas notika ārā, bija patiešām skaisti. Bez spiediena, vienkārši klausīties un būt klātesošam brīvā dabā. Bija daudz cilvēku, visiem patiku, un tas bija patiesi patīkams pārsteigums. Līva Karlsone, latvieši.com sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.